Labdien! Šodien uztaisīsim taro prognozīti ūdensvīriem. Kāds būs 2024. gads ūdensvīriem? Tātad šis būs viennozīmīgi tāds karmisks gads, plusiņu un mīnusiņu iepriekšējo sastrādātie nāks šogad ļoti tā raiti atpakaļ. Arī šogad es ieteiktu būt labiem un pozitīviem, jo viss tas, ko mēs arī šogad, ja kaut kāds blēņas sadarīsim vai tādu nelabas lietas citiem, mums jau šogad nāks jau viss atpakaļ. Ne tikai pa iepriekšējiem gadiem, bet jau šogad ļoti ātri atnāks karma, kā teikt, atpakaļ. Tātad šo izlikumu skatāmies pēc zodiakālās zīmes, paskatāmies, vai mēs esam ūdensvīri pēc datumiem un tālūk. Un skatīsimies pēc 12 astroloģiskām mājām, jeb 12 dzīves sfērām, un skatāmies, kas tad mums solās būt, kāds var solās būt mums gads 2024. ūdensvīriem. Tālūk. Tātad 3. māja, 4. māja, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. Nu ko, sākam. 1. māja, es un mana personība, mans izskats. Un šeit ūdensvīriem tā kā rādās kāds pakārtais. Nu tā ir tāda, varētu teikt, kad ūdensvīri šogad mums būs tādi gan pašupurējoši, gan pašaizliedzīgi, sevi kaut kādā veidā ierobežos, tā kā noraidīs jebkādus labumus, savus arī, par labu citiem, tā kā savus mērķus upurēs. Tāds, tā kā situācijas pieņemšana, pazemība, apstākļu priekšā, pārmaiņas vai savu veidu tāds pārmaiņu periods, jo, kā mēs redzam, cilvēks ir pakārts, bet viņš tā kā jūtās labi. Bet man šī kārts ļoti patīk, kad varbūt šis būs tas gads ūdensvīriem, kad viņi apskatīsies gan uz sevi, gan uz savām darbībām, tā kā no malas, tā kā no apakšas, varbūt, ko līdz šim paši nav saskatījuši pat sevī. Būs tāds, tāds pieņemšanas, gads, tāda pārbaudījuma, iekšējās brīvības meklējuma, transformācijas process, jebkurā gadījumā šogad ir paredzēts, izskatās ūdensvīriem. 2. kārts mums ir ienākumi, mana nauda, mani īpašumi, un šeit mums ir mērenība. Tas ir tāda nepieciešamība regulēt vēlmes un kaislības, saglabāt harmoniju attiecībās, jābūt iecietīgam, jāiziet uz kompromisu, uz diplomātiju attiecībā uz naudas jautājumu pelnīšanu, bet šeit mēs arī redzam Jupīters, ja mēs būsim tādi mierīgi, tā kā mums ir jābūt, nevis jāupurējās kāda labā, bet tieši tā kā jāpaskatās uz situācijām no malas, tad šeit varētu būt tādi stabili ienākumi, jeb sadarbība, kas vērsta uz procesu, uz tāds nedaudz tā kā saprātīga ekonomija vai garīgā transformācija ir paredzēta ūdensvīriem. Nav vajadzīga steiga, vajag vienkārši izvērtēt variants. Vat šeit arī tāda kārts, tā kā būtība, kad nevajag sasteigt kaut kāds lēmums, kas attiecās uz naudas lietām. It kā Jupīters patronēs ir, bet ir jābūt tādā, kā es saku, indiāņu mierā, jāizvērtē visi plusi un mīnus, pirms kaut ko dzīvē mainīt, vai tā kā visu vajag mierīgi un lēnām. Nākošā māja mums ir parāda brāļus un māsas, kaimiņus, īslaicīgs ceļojums, un šeit mums ir muļķis. Tas ir tāds dzīves sākums no nulles, jeb
attiecību veidošanu ar brāļiem, māsām, kaimiņiem, tā ka varētu būt mēs tādi nedaudz avantūriskāki, tādi, varētu teikt, tāda pakļaujamies augstākajiem spēkiem, tāda nestandarta domāšana, bezrūpība, atvērtība pasaulē, atteikšanās no kaut kādiem stereotipiem. Nu, tāds diezgan priekš šīs mājas ļoti laba kārts. Nākošā mums ir 4. ģimene, dzimta un vieta, kur mēs dzīvojam. Un šeit mums ir spēks, jeb saules drosme. Un tā kā es saku, šeit ir ļoti jābūt šajā sfērā, kas attiecās uz ģimeni, ir ļoti jāsaprot, kurā situācijā, kādu spēku vai kas mums ir jāpielieto, lai mēs, stabilizētu situāciju vai pieņemsim, ja mēs, gribam kaut ko radīt vai arī kaut ko mainīt, jo vajag arī, ja mēs kaut ko gribam mainīt, tad vajag pakāpeniski ģimenē visu to pasniegt, kā teikt, tā mierīgi, lēnā garā, lai nav tā kā mēs esam izdomājuši kaut ko sen un tā pašā laikā pārējiem mēs tā hop, baigi nostādam faktu priekšā. Nē, viss tāds jādara lēzeni, kaut kā tās kārtas jums pilnīgi tā kā iet kopā un viss tā mierīgi. Nākamā mums ir 5. māja, tie ir mūsu hobiji, vai viss romantika, viss, kas iet caur sirdi, sports, azartspēles, bērni, un šeit mums būs tāda plānošanas, tāda kārta šeit mums rādās, ka mēs tā kā esam savu veidu varbūt caur hobijiem, kaut ko varam attīstīt, varbūt arī tās pašas naudas lietas, tāda mēs plānojam, mēs skatāmies uz pasauli, un esam tādā plānošanas stadijā attiecībā uz šiem jautājumiem. Bet arī, šeit patronēs ir Mars, tātad nedaudz vajag būt atkal to savu agresiju, varbūt caur sportu vajag atkal izlikt, ja mēs jūtamies iekšēji saspringt, bet mums būs kaut kādas izvēles. Tiksim nolikt kādas izvēles priekšā. Nākošā mums ir 6. māja, jeb darba māja, veselības māja. Šeit mums ir zižļu bruņinieks. Un zižļu bruņinieks mums ir tāds rāda, kas ir sasniedzis tā kā savu finansiālo stāvokli, bet dažreiz arī tā kā jāuzmanās no tā, jo šeit atkal ir Mars, lai nav tā agresīvi, ka cilvēks vispār nerēķinās ar citiem, ar citu viedokli, ka viņš tikai ieslēdz savu karjeru kā prioritāti, bet varbūt arī darba vietas maiņa šī kārts arī rāda, bet, tas tāds pašpārliecināts, kā teikt, cilvēks, individuālisms, kas vēlās būt tā kā uzmanības centrā un tā kā spēlē uz publiku, tāds var zīmulis, kā es saku, un tāpēc nevajag zīmēties, vajag būt īpaši darba vietā, ir jābūt profesionālim savā vietā, vai ja mēs neesam, tad mēs mācamies, un tālūk. Nākošā mums ir 7. māja, tā ir partneru māja, laulības, partnerattiecības, un šeit mums ir zižļu dūzs. Šeit tiks dots ļoti liels iespējas ūdens vīriem šogad tā kā piepildīt vai sākt kaut ko jaunu attiecībās, tas arī biznesa attiecībās, saņemt labas ziņas, tā kā būs tādi kreativitāti, jaunas idejas, jaunas idejas, jaunas jūtas, tādas sajūtas arī esošajās attiecībās, ja mums jau ir attiecības, tāda pieņemšana vai izaicinājumi, tāda augšana, varētu teikt, arī attiecības vai kas ir, vai kas tikai veidosies, ir iespēja viņas kopt, augt un būs tā viss tā forša arī augstāko spēku atbalsts. Nākošā mums ir 8. māja, jeb citu naudu, citu īpašumu, lielie kredīti,
Nu šeit gan, jā, viennozīmīgi ūdensvīri, kas attiecās uz svešu naudu, tad neinvestējam ļoti, jo, kā redzam, mēs būsim tā kā nedaudz apjukuši un tā kā varbūt nespēsim novērtēt kaut kādu situāciju, tad daramies tikai ar saviem līdzekļiem un neņemam tā kā svešus resursus, ne kredītus, ne partnera naudas, kad būs kaut kādas situācijas, ka pats pēc tam būsim krīzē, jeb depresijā, ka kaut kas neizdosies. Nākamā māja mums ir 9. māja, jeb reliģija, filozofija, lielie ceļojumi, augstākā izglītība. Un šeit mums ir priesters, tā kā Venēra. Šeit ir tāda gudrība, garīgais atbalsts un tāds iekšējais veselums, pakļaušanās noteikumiem, prasībām, hierarhija, ka mēs tā, ja mums ir jāmācās, tad mums ir tīpaši augstāko izglītību, tad mums ir, tā kā visam jābūt tā, kā tam jābūt, tā pēc tradīcijām, pēc pareizīguma, pēc reliģiskās piederības, arī, ja mums kaut kādi jautājumi, jāievēro hierarhija, rituāli, viss tā pareizi, bet, Venēra arī rāda, ka, tāda būs kaut kādas iespējas augt un attīstīties. 10. māja mums ir saucamie augstākie sasniegumi, karjera, ambīcijas. Šeit mums ir 5 monētas, un 5 monētas mums ir tāda depresīva, varētu pat teikt, kārts, jo krīzes kārts, kā vairāk viņi varētu teikt, kad cilvēks zaudē gan materiāli, gan sociāli, neredz iespējas, redziet, viņam augšā ir 5 monētas tā kā augšā, bet cilvēks neredz šās iespējas. Līdz ar to tāda finansiālā nestabilitāte, varētu būt pat finanšu zaudējumi. Vajadzēs iespējams pieņemt kaut kādu palīdzību no malas, izkāpt tā kā no savas lepnības vai savas komforta zonas. Tāds, kā teikt, ja tieši skatāmies, ka tā ir augstākais sasniegums karjera, tad šis noteikti neizskatās šis gads, kad mums ir vai arī tieši, ja ņemam šo tā kā ieteikumu vērā, kad paskatāmies uz malām vai ņemam vērā citu ieteikumus un tad sasniegsim mērķus. Nākošā mums ir 11. māja, tā ir draugi, sapņi, vēlēšanās. Šeit ir tornis. Šis tomēr priekš ūdens vīriem nebūs tas attiecībā uz draugiem un lielajiem sapņiem tāds pozitīvais gads, jo tāpēc, kad būs tādi destruktīvi notikumi vai, kā teikt, mainīsies varbūt tikpat labi draugu loks, vecie ies prom un iespējams jauni nāks vai atkal mēs būsim tādā apjukumā, ir jāuzmanās bišķiņi no saviem draugiem, varbūt par daudz nav jāstāst un savas idejas nav jābārsta, kad tas var tā, kā teikt, kamēr neesam pārkāpuši, nesaki hop, savām idejām ar draugiem nedalāmies šogad. Tad pēdējā māja mums ir noslēpumaina māja, jeb ierobežotības māja, lietas, ko mēs neredzam. Šeit mums būs tāds nedaudz apjukums varbūt par mūsu privātām jūtām vai sajūtām, jo šeit, redzat, ir Venēra un šeit ir tās venēriskās, jeb it kā liekas, varbūt būsim apjukuši nedaudz par partneru attiecībām, par savām sajūtām pret partneru, varbūt par savu tā kā mieru, par savu iekšējo tādu, balansi, kad, ka bišķiņ tāds būsim samulsuši, vai esam ar īsto partneri, vai tās ir īstās mūsu jūtas, vai atkal nebūsim pārliecināti par partneri jūtām, tā bišķiņ jātiek tam pāri pašiem ūdens vīriem. Un vēl pēdējā kārta šajā izlikumā izliksim, kāda ir šī gada devīze, ja kas ir jāattīst ūdens vīriem sevī šogad 2024. gadā. Un šeit mums parādās tā pateicība.
Tātad, jābūt ūdens vīriem tā kā pateicīgiem gan augstākiem spēkiem, gan saviem mīļajiem, gan situācijām. Un tā kā jābūt atvērtiem dzīvei, kad jānovērtē tas, kas mums ir, gan iekšēji, gan apkārt mums, kad jāpasakās augstākiem spēkiem arī par katru sīko lietu, kas mums ir. Un jā, kad tā bagātība ir manī, un kad es novērtēju visu to, ko man dzīve dod. Nu, šāds lūk vēstījums mums ir ūdensvīriem 2024. gadam. Lai veicas!